Dagdas novada skolānu eseju konkursa Dagdas novada lepnums 2015 noslēguma pasākuma dalībnieki, skolāni, skolotāji un šo rindu suminātie autori. Man patiesi liels prieks sveikt jūs šogad 4. gadu, un šo 4 gadu laikā mums ir tapuši 4 krājumi, kuros ir aprakstītas 192 cilvēku dzīves stāsti, viņu redzējums uz dzīvi. Un varbūt šis gads ir tāds nabadzīgāks ar šo cilvēku dzīves stāstiem. Šogad mums piedalās 22 Dagdas novada skolēnu izvirzītie skolēnu lepnumi. Pirmajā gadā bija 53, otrajā gadā bija 44, trešajā gadā bija 72, un, kā es teicu, šogad ir 22. Iespējams, 2018. gadā, kad mēs svinēsim mūsu Latvijas 100-gadi, mums būs 100 šādi lepnumi Dagdas novadā. Mērķis, kura dēļ mēs dzīvojam, laikam ir padarīt mūsu pasauli labāku. Un katrs no šiem zālē sēdošajiem cilvēkiem ar savu darbu, ar savu redzējumu uz dzīvi cenšas darīt solīti pa solītim nozīmīgāku un mazāk nozīmīgāku darbu mūsu mazajā, mīļajā Dagdas novadā. Un mēs dodam šādu iespēju mūsu Dagdas novada izglītības iestāžu skolēniem ar skolotāju starpniecību uzrakstīt par cilvēkiem, kas viņus ir iespaidojuši, kas likuši viņiem pavērtēt, paskatīties uz dzīvi varbūt savādāk. Un tāpēc janvārī klasiski, kad sākas jaunais gads, valstī notiek dažādu nomināciju, balvu pasniegšana. Arī mums Dagdas novadā ir šī tradīcija tikties visiem kopā, atskatīties, kas ir noticis, par ko ir rakstīts, par ko ir runāts. Un tāpēc jau jūs šodien esat šeit. Un, kā es teicu, visus darbiņus, skolēnu darbus, caurstrāvo mīlestību, simpātijas izteiktajiem cilvēkiem, par ko viņi raksta. Un laikam jau vislielākais gūms ir pašiem skolēniem, jo skolēni ir ieraudzījuši šos cilvēkus, izvēlējušies. Acīm redzot, šie cilvēki ir kaut kādā veidā ietekmējuši viņu dzīvi, vai nu profesijas izvēlē nākošajā, vai nu ir iemācījuši lasīt, rēķināt, vai varbūt logiski domāt, vai vienkārši kādu dzīves gudrību, vai ir iespējams pavadīt kādu jauku vakaru mājā ģimenes lokā. Un visi šie nominanti mums ir sadalīti varbūt 4 kategorijās: tie skolotāji, kāda noteikta arodamēstars, klases biedrene un ģimenes locekļi pārstāvi. Rakstu, izrakstīju pāliņu, gaidīdama, ceļu izpaisīju, kāpu te baidēdama. Kāpu te atgriezusi, ilgu gadu pupodama, un sulai atgriezusi, kāzarīti šupodama. Solīti brāļam noci, tūdi viņu bājam,
visiem un paldies visiem, ka izbrienot šos baltos sniegotos ceļus, jūs atnācāt uz pagasta bibliotēku, lai piedalītos Marijas Mickevičas salvešu izstādes atklāšanā. Šodien būs iespēja skatīt šo salvešu daudzveidību, krāšņumu, par ko mēs esam pateicīgi mūsu viešņai Marijas kundzei. Kā man zināms, Marijas kundze jau vairāk nekā 20 gadus kolekcionē salvetes. Tā ir? Salvešu ir ļoti daudz, tās ir ļoti krāšņas un daudzveidīgas, bet šodien mēs skatīsim Ziemassvētku tematikai veltītās salvetes, kas ir tikai tāda neliela daļiņa no kopējās kolekcijas. Šodien Konstantinovas pagasta bibliotēkā notiek mana vaļasprieka salvešu izstāde. Šāda izstāde notiek jau 4. reizi. Tās iepriekšējos reizes tas bija Krāslavā, vienreiz bija Dagdas vidusskolā un šoreiz Konstantinovā. 1995. gadā, kad es biju vienā no semināriem Vācijā, un sestdienas dienā es apmeklēju vienu restorānu, lai vakarā paēst, tad man atnesa oficiants kafiju ar skaistu salvetīti. Un salvetītes bija rakstīta vārnīca vācu, grieķu valodā. Nu, un tā kā laika bija gana daudz, tad vienkārši varēja lūkot un paskatīties, un tad domāt, būtu foršs hobijs vai vaļasprieks salvešu kolekcionēšana. Un tā tas arī sākās. Un jau 21 gadu garumā, šis neparastais vaļasprieks man ir. Tas nenozīmē, ka salvetes es katru dienu pērku un lieku savā krājumā, bet salvetes man dāvina labi draugi, sūta no daudzām pasaules malām, īpaši no Norvēģijas. Arī tad, kad es pati dodos kaut kur ceļojumā, tad noteikti tiek atvestas salvetes no turienes ar tās valsts valodu, uz kuras arī kaut kāds parādās nejaušs ieraksts. Ja pateikt, cik man viņu ir, tad, es nezinu, es teiktu tā, ka kaut kur pāri 3000 salvetēm. Un šodien izstādē ir skatāmas tikai viena tēma – Ziemassvētki. Un šīs ekspozīcijas tiks mainītas. Nākošā ekspozīcija būs klusā daba, tad būs pavasara lieldienu tematika un ziedu tematika. Tā kā es domāju, šeit bibliotēkā apmeklētājiem atnākot uz bibliotēku varēs arī pabaudīt ar acīm šo skaisto salvešu faktūru, palūkot to, cik skaistas ir krāsas izmantotas, un noteikti arī Konstantinovas skolas bērniem būs arī uzdevums saskaitīt, varbūt pamācīties matemātiku vai uzzīmēt. Tā ka salvetes tas ir viens no maniem vaļaspriekiem. Es kolekcionēju arī varbūt no dažādiem ceļojumiem krūzītes, šķīvīšus, tad arī pildspalvas, telefona kartes, tā ka, saziņ, kāds nākošais būs hobijs. To jau rādīs dzīve. Bet tagad Konstantinova, tā ir manā dzimtā puse. Šeit pavisam netālu no šejienes esmu uzaugusi, pavadījusi savu bērnību, un ar īpašām mīļām sajūtām es attiecos pret Konstantinovu, un tāpēc, lai Konstantinovas ļaudīm sagādā baudu mana izstāde. Esiet sveicināti cienījamie klātesošie. Pirms 25 gadiem, no 13. līdz 27. janvārim, Latvijas iedzīvotāji Rīgā barikādēs aizstāvēja svarīgākos valsts objektus pret iespējamo padomju militāro vienību uzbrukumu. Tas bija neparasts vienotības gars, kad tauta parādīja visai pasaulē savu ciešo apņēmību nosargāt brīvību. Šodien pie mums ciemos ir īpašs viesis, cilvēks, kurš piedalījās barikāžu dienās. Aicinu Aivaru Belkovska kungu dalīties atmiņās ar tā laika notikumiem. 1991. gada 13. janvārī Latvijas Tautas frontes vadītāji Dainis Ivāns un Romualds Ražuks izsludināja piedalīšanos barikādēs, aicināja tautu būvēt barikādes, lai nepieļautu Viļņas notikumu atkārtošanos Rīgā, uzbrukumu augstākajai padomei, ministru padomei un televīzijas centram. Un attiecīgi tad arī no rajoniem
cilvēki pieteicās savās vietējās Tautas frontes struktūru vienībās, kuri vēlējās doties uz Rīgu, uz barikādēm. Attiecīgi tika organizēti autobusi un komplektēti cilvēki un brauca pārsvarā uz vairākām dienām, uz 3-4 dienām uz Rīgu, pēc tam viņus nomainīja nākamie. Un tātad barikāžu otrajā pusē tika pieņemts lēmums, ka alternatīvā dienesta jauniešus arī piesaistīt barikādēs. Tātad tika nokomplektēta alternatīvā dienesta jauniešu vienība, kura devās uz Rīgu. Un attiecīgi arī es biju pieteicies tajā laikā doties uz barikādēm. Un tad es kopā ar šiem alternatīvā dienesta jauniešiem uzņēmos tādu viņu vadību. Man tika uzticēts, un mēs apsargājām televīzijas torni un televīzijas centru Zaķu salā. Apsardzība notika, teiksim, 24 stundas diennaktī. Galvenais uzdevums bija nepieļaut, lai pa aizsalušo Daugavas ledu no jebkuras puses televīzijas centram vai tornim pietuvotos kādas personas, lai var iespējami nodarītu kaut kādu kaitējumu vai veiktu uzbrukumu vai kaut ko tam līdzīgu. Un pēc tam tātad, kad barikādes tika atceltas jau pēc tā, kad Latvijas vadība Anatolijs Gorbunovs vienojās Maskavā ar Mihailu Gorbačovu par situācijas normalizēšanu, tad arī barikādes tika atceltas, un tad mēs arī devāmies mājās. Šodien, 17. janvārī 2016. gadā, Dagdas novadā notika Pasaules sniega diena 2016. Pasākumā piedalījās dalībnieki no jauniešu centriem, kā arī Dagdas novada iedzīvotāji. Pasākumā sākumā jaunieši sniegā izveidoja Sniega diena 2016 ar kājām. Vēlāk pasākumā varēja slidot un slēpot. Noslēguma pasākuma dalībniekiem bija iespēja sasildīties ar siltu tēju un noskatīties multfilmu par Sniega dienu. Visi pasākuma dalībnieki saņēma piemiņas karodziņus un nozīmītas. Tiekamies Pasaules sniega dienā 2017. Сегодня один из знаменательных дней, поскольку это день праздничный, и в этот день вспоминается событие крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Когда Иисус Христос, придя на воды Иорданские,
принял крещение от Иоанна Крестителя, вошел в воду и осветил все в одно естество. Также и сегодня в этот день освящается, после божественной литургии освящается вода, богоявленская вода, крещенская вода именуется. И этой водой потом люди или кропятся, или омываются, и в очищение душ своих, потому что Господь показал нам этот путь освящения нашего естества, чтобы душа наша также очищалась, как мы очищаемся от воды, всякие скверны плоти и духа. Пользуясь случаем, хотелось бы, конечно, всех поздравить с праздником крещения Господня, пожелать всем мира, любви, согласия в ваших домах, в ваших семьях, в ваших сердцах. Пожелать, чтобы Христос, который пришел и осветил воды, также пришел к нам, в наши сердца, и осветил наши души, очистил их, как очистил всякого человека, который верует в Него, очистил от всяких грехов, скверны. И, конечно же, чтобы мы были, дорогие братья и сестры, более терпеливыми в наше непростое время и более верующими. Šodien esam šeit pēc 25 gadiem, kad ir norisinājušies Rīgā barikāžu notikumi. Un šodien visā Latvijā tiek dedzināti piemiņas ugunskuri, ļaudis pulcējas barikāžu dienu dalībnieki, lai pārrunātu, lai atcerētos, atsauktu atmiņā tās izjūtas, ko izjūta toreiz pirms 25 gadiem. Pēc mirkļa mēs visi dosimies zālē, kur mēs tiksimies ar barikāžu dienu dalībniekiem, mūsu novada, tie, kas piedalījušies Rīgā. Viņi tiks godināti, viņiem tiks pasniegti pateicības raksti un arī demonstrētā filma. Bet tagad, pirms mēs dodamies zālē, es aicinu visus sildīties pie šī nelielā simboliskā ugunskura, lai sild arī mūsu karsta tēja un putra, un arī tiem cilvēkiem, kas toreiz izdzīvoja un izbaudīja tās sajūtas, lai viņi šodien tiek atsauktas atmiņā. Šogad aprit 25 gadi kopš Latvijas Tautas frontes organizētajām barikādēm, kurās pulcējās visi tie, kuri sirdī loloja cerību par brīvu Latviju. Tas bija satraukums pilns laiks. Ja katrs, kas piedalījās barikādēs, izšķirīgā brīdī nebūtu jutis to mīlestību pret savu zemi un tautu un nebūtu bijis gatavs nākt pie tās izšķiršanās, vai nu es palieku un ļaujos kā vēja rauta lapa, vai nu es stājos savam tautietim plec pie pleca un veidoju mūri, pierādot, ka esam viens vesels un vēlamies brīvu Latviju. Šeit slaidos jūs varat redzēt tā laika atmosfēru, kas valdīja pirms 25 gadiem Rīgā. Neatkarības ideju vārdā 1991. gadā barikāžu dalībnieku atbalsta fonds nodibināja īpašu piemiņas zīmi. Šodien jūs droši vien manījāt daudziem no klātesošiem šo piemiņas zīmi. Lūk, šādi izskatās piemiņas zīme. Viņa tika pasniegta cilvēkiem par drosmi, par nesautību 1991. gada barikāžu laikā un ar Saeimas pieņemto likumu 1999. gada aprīlī. Piemiņas zīmei tika piešķirts valsts apbalvojuma status. Mūsu valstī tāds ir vēl tikai 3 zvaigžņu ordenī. Ir apzināti Dagdas novada cilvēki, kas piedalījās barikāžu dienās Rīgā un tika apbalvoti ar šādu barikāžu piemiņas zīmi. Novērtējot barikāžu dienu dalībnieku nopelnus, Dagdas novada pašvaldība pateicis ikvienam par parādību to drošsirdību, pašaizliedzību, iniciatīvu un piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī. Pasniegt novada pašvaldības pateicības rakstus es lūdzu Dagdas novada domas priekšsēdētājas vietnieku Raiti Aziņu. Man tiešām šodien ļoti liels prieks ir būt kopā ar jums. Šodien baudīt ar jums putru, sildīties pie ugunskura un īpaši liels paldies jums
kad ļaujiet veldzēties savos stāstos par barikādēm, jo tajā brīdī, kad tas viss notika, man bija, protams, tikai 6 gadi. Labvakar, cienījamās dāmas un kungi. Labvakar, mūsu viesi. Добрый вечер, наши гости из нашего города побратима Visaginas. Labvakar, visi mūsu pašdarbnieki no Dagdas novada pasākumā Kultūras zvaigznājs 2015. Kāpēc zvaigznājs? Zvaigznājs ir zvaigžņu grupa, kuras zvaigznes ir saskaitāmas ar neabriņotu aci un šķiet savstarpēji saistītas. Dagdas novada cilvēki un arī daži un daudzi Latvijas valsts cilvēki un varbūt arī kaimiņu valstis pievērš lielu uzmanību 11 zvaigznājiem, kas atrodas zvaigznāju joslā virs Dagdas novada. Gada laikā daudzi zvaigznāji ar savām zvaigznēm apmeklē citus zvaigznājus. Katrs zvaigznājs aizņem dažādu sfēras laukumu. Zvaigznāju vidū ir lieli un labi saskatāmi, kā arī pavisam nelieli un mazāk saskatāmi zvaigznāji. Ir zvaigznāji, kas strauji uzlec un noriet. Ir zvaigznāji, kas nekad nenoriet, visu gadu turas pietiekami augstu pie debesis virs Dagdas novada. Visos zvaigznājos izceļas zvaigznes. No tāluma tās izskatās mazas un daudz. Īpaši zvaigznes var pamanīt naktī, un tās ir labi saskatāmas kopā ar mēnesi. Bet šodien mums ir unikāla iespēja redzēt mūsu Dagdas novada Kultūras zvaigznāja 2016 mazākas un lielākas zvaigznītes un pavisam jaunas zvaigznītes, kas iemirdzas mūsu zvaigznājā. Prieks redzēt visus Dagdas novada zvaigznājus ar 241 zvaigzni. Ļoti patīkam redzēt jūs tik kuplā pulkā, Anceļos. Braucot uz šeieni, mūs pavadīja mēnesis, kurš bija apaļš. Tas nozīmē, ka arī mēs šeit sēžam tādā aplī, kur noslēdzam ar savām dziesmām, dejām, varbūt teātra mākslu un dažādākām citādākām šīm mākslām, ko jūs esat gadu laikā iemācījušies, ko jūs esat varbūt stresojuši, varbūt kaut kas ir nav sanācis. Esat braukuši dažādos izbraukumos, kurš varbūt vairāk, kurš mazāk, bet ar to jūs esat rādījuši to, ka Dagdas novadā tiešām pašdarbnieki sit augstu vilni. Jūs vienmēr attiecīgā brīdī spējat sakoncentrēties un parādīt sev vienmēr tikai no labākās puses. Un arī šodien es būšu viena no tām mazām zvaigznēm, kur ar jaunu izveidoto kori dziedāsim pirmo dziesmu. Tā kā tiešām šodien es jums vēlu visiem parādīt sev no labās puses, sarunāties ar kaimiņiem, vienam otram apmainīties ar kaut kādiem noteiktiem svētkiem, kuros jūs atkal uzstāsties, izstāstīt to, ko jūs esat redzējuši ārzemēs, kad esat bijuši.
Un, lai tiešām jums šis šodienas pasākums patiktos un jūs atkal gaidītu, ka pienāks nākošais gads un atkal mēs kopā varēsim satikties. Tā kā šodien veiksmīgu atpūtu visiem!
cepa, cepa, cepa,